Labvakar, es laikam uztraucos. Es tagad tā domāju, bet jūs nevarat iedomāties, cik man ir priecīgs prāts šovakar. Jūs visus te redzēt, un man tāda sajūta, ka veselu mūžību neesmu bijusi webināru istabā, un patiesībā tā tas arī ir. Un man tagad gribētos ļoti, ļoti, lai jūs šeit esošie cilvēki ieliktu kaut kādu ziņu, tie, kuri mani pazīst, vienalga no kuriem laikiem. Es zinu, ka mums ir bijis tā, ka mums ir pazīšanās ar daudziem cilvēkiem no buduāra laikiem, ar daudziem cilvēkiem no iepriekšējā biznesa un tā tālāk un tā tālāk. Kuri mani pazīst? Kuri mani pazīst? Kuri mani atceras no citiem laikiem? Ierakstiet es. Man būs ļoti, ļoti patīkami. Jā, šeit ir jau, mēs esam 60 un jā, sveiciens. Laikam tā novēlot iet skaņa, jā? Brīnišķīgi, super, buduārs, jā. Un redziet, kā viss dzīvē mainās. Un tad, kad es pirms pāris mēnešiem uzrakstīju, ka es atradu kaut ko citu un darīšu kaut ko citu, meitenes jau domāja, ka tas būs atkal buduāra laiki, bet nē. Jā, es esmu tepatās atkal veselības industrijā, un tas ir baigi forši. Un patiesībā šis ir tas vecums, pēc būtības 60 gadi. Mūsu te ir ļoti daudz, starp citu, 60 gadnieku, arī mūsu jaunajā komandā. Es šodien konstatēju un vakar konstatēju, katru dienu konstatēju, ka 60 plus gadnieku mūsu ir ļoti daudz. Un ne par velti veselības industrijā tieši šī vecuma cilvēku ir ļoti daudz. Jā? Kaut kas ir bijis kopīgs, jā, super, Ligita, tieši tā. Nu, kaut kas ir bijis, bet kas? Nu, gan jau. Tātad, ļoti intrigējošs nosaukums, jā, šajā afišē. Produkts, kura nozīmīgumam un efektivitātei pat grūti noticēt. Jā, šodien ir 30. aprīlis, un 20. martā pavasarī, tad, kad sākās pavasaris, mēs ar vīru startējām šo projektu. Un, zinat, es teikšu tā godīgi, ka tas ir kaut kas laikam ļoti unikāls. Tad, kad man palika 60 gadi šogad, dažs labi zina, ka mana dzimšanas diena ir 29. februāris, un tāda dzimšanas diena ir vienreiz 4 gados. Es kaut ko lasīju, ka saistībā ar Ķīnas horoskopu vai ar kādu tur kalendāru, ka tas ir vispār reizi tur 60 vai cik tur gados, tāds gads, kāds ir šogad. Tad es redzēju 2 zīmīgus sapņus, kuriem īpaši es dzīvē tā daudz neticu, jā, bet viņi bija ļoti zīmīgi, ka manā dzīvē ienāks kaut kas ļoti, ļoti nozīmīgs. Un man tāda nojauta, meitenes un zēni, ka tas ir noticis. Nu, lūk, un jā, mēs pirms mēneša, var teikt, un 10 dienām startējam šo projektu. Viņš ienāk Latvijā, Baltijā, tā nopietni šoreiz. Lai gan šai kompānijai, par kuru ies runa, kurai pieder šis produkts, par kuru patiesībā es šodien gribu runāt visvairāk, pati kompānija pastāv jau 13 gadus. Bet tikai tagad tas viss nāk uz Baltiju. Mums vajadzīga ir komanda. Bet šodien tikai par to, kas tad ir šis īpašais produkts. Un redziet, ne par velti, ne tikai tāpēc, lai jūsu aizķertu ar kaut kādu intrigu, ja es šo frāzi uzrakstīju, produkts, kura nozīmīgumam un efektivitātei pat grūti noticēt. Teikšu godīgi, ja man kāds to būtu teicis pirms kāda laika, un ja es pakāpeniski nebūtu pati to pētījusi pāris mēnešu garumā, es arī domātu, nu jā, nu kas tad te tāds varētu būt? Jā, un tad, kad vēl kaut kur pavīdēja frāzes, ka tas ir produkts, kas ir domāts priekš visiem un priekš visa, tad kā latvieši parasti saka, tas, kas ir priekš visa, nav, kā tur viņi saka, tas, kas ir priekš visa, nav ne priekš kā, vai kā, nav jēgas tādam produktam, jā, bet izrādās, ka ir tāds produkts, jā, un tas man tiešām ļoti pašu saintriģēja. Es vispirms kļuvu kā klients šajā kompānijā 2 reizes, kas, jā, paldies, Jana, kas der visam, neder nekam, jā, tieši tā uzskata latvieši, kas der visam, neder nekam. Ja mēs tā tagad padomāsim, tā gluži nav.
Gaiss der visam, mums visiem, ūdens der visiem, zāle der visiem, šī zemīte der visiem. Tā gluži nav. Kas šo frāzi ir izdomājis? Laikam neticīgie, vai ne? Nu ko? Tā ir kompānija Evergreen Life, tā ir Itālijas kompānija. Jā, Itālija. Skaistā, saulainā Itālijā. Un zināt, ko dara Facebook šobrīd? Facebook tik vien to dara, kā man Itālijas skatus rāda. Nu, jūs jau zināt, kāpēc, jā? Tad, kad kaut ko sāc pētīt, tad Facebooks arī vēl vairāk piemet klāt. Jā, ļoti gribētos aizbraukt uz Itāliju. Es nekad tur neesmu bijusi. Bijusi Francijā, visur kur citur, bet ne Itālijā. Un laikam ir pienācis laiks, vai ne? Ja mēs runājam par Evergreen Life kompāniju, jā, protams, ka tā ir tīkla mārketinga kompānija. Kāpēc? Protams, es tūlīt to paskaidrošu pēc mirkļa. Bet, jā, tā ir 2011. gadā radīta. Un kas man ļoti patīk šajā visā uzmanībā, tas ir ģimenes bizness. Jūs zināt, kā ir vispār ar biznesiem. Ja? Ar biznesiem ir tā, ja ir vairāki īpašnieki, tad gaidi dienu, kad viņi sakausies savā starpā. Ja? Bet šeit, kad es ieraudzīju, ka tas ir ģimenes bizness, man tas jau ielika tādu ķeksīti, ja? Kā plusiņu pie šī visa. Un virziens šim te projektam ir funkcionālās pārtikas produkcija. Pamatā ir dabisks, es ilgi pētīju, dabīgs vai dabisks, man ik pa laikam jūg, dabisks olīvlapu ekstrakts, kura efektivitāte un iedarbība uz cilvēku organismu ir pierādīta gan zinātniski, gan pamatota klīniski ar, manuprāt, 16,000 pētījumu. Bet pats ekstrakta pagatavošanas šis te process tieši mūsu kompānijā, šajā kompānijā ir patentēts un tam ir pasaules patents. Tālūk, ejam tālāk. Kā es tikko teicu, tas ir ģimenes projekts. Prezidents ir kompānijas īpašnieks, jā, Livio Pezles, sieva Alessandra, meita un dēls, jā, viņi visi ir kopā strādā pie šī projekta un tās ļoti, ļoti skaisti. Jā, dod Dievs, ka latviešiem tā būtu. Un es zinu, ka tā ir daudzām latviešu ģimenēm, kad ģimene strādā pie viena projekta. Nu, lūk tā. Viss sākās no sapņa, skaists stāsts, bet patiesībā, lai vai cik viņš skaists un liekas un piepušķots, viņš nav piepušķots, tā tas arī bija. Kompānijas prezidents ir līdz Evergreen kompānijai bija bagāts vīrs, kuram piederēja kā saka, daudz visādu uzņēmumu, un viņam bija gana daudz naudas, bet savos gados šajā vecumā viņš jau gribēja veltīt savu dzīvi kaut kam lielam, tādai kā misijai cilvēces labā. Ja godīgi, es atkal varētu teikt par sevi, ka tagad laikam es esmu nonākusi pie projekta, kas manā skatījumā ir kā misija. Ja? Jo tad, kad jūs iepazīsiet šo projektu, ne tikai varbūt šeit mani klausoties, bet arī varbūt pamēģināsiet šo produktu, ja? Tad jūs arī to paši sāksiet just. Jo ir jau tikai nieka kaut kādas 40 dienas pagājušas no tā brīža, kad mēs ar vīru startējām, un tikai nepilns mēnesis pagājis, pat nepilns, dažam labām pavisam nepilns, tikai kāda nedēļa kopš viņa rokās mūsu komandā nonācis šis produkts, bet mums jau ir atsauksmes. Un sagaidiet pašas beigas, jūs redzēsiet šīs atsauksmes. Nu, lūk tā. Tātad, kā jau es teicu, Itālijā atrodas, tā ir tā kompānijas mītne. Protams, zaļā krāsā, mums te viss ir zaļā krāsā. Ja? Tātad, es pirmīt arī teicu, ja, protams, tā ir tīkla mārketinga kompānija. Kāpēc es saku šo vārdu protams? Tāpēc, ka labākais veids, kā izplatīt labu produktu, kurš vajadzīgs cilvēkiem, ir tīkla mārketings, un tīkla mārketings ir visgodīgākais biznes, lai vai kā cilvēkiem tas tā neliekas. Kāpēc? Par negodīgu to var padarīt tikai cilvēki, tāpat kā jebkurā citā biznesā.
par negodīgu padara paši cilvēki. Ja? Bet ideja tīkla mārketingam ir tāda, ka no cilvēka līdz cilvēkam nonāk šī informācija un cilvēks cilvēkam iesaka. Un patiesībā, ja mēs tā padomām, lai vai ko mēs dzīvē ejam un nopērkam, vai gribam iegādāties, vai pievēršam kaut kam uzmanību, visbiežāk ir tas, ko mums iesaka citi cilvēki. Jūs taču noteikti man piekritīsiet. Visbiežāk mēs pievēršam uzmanību tieši tam, ja kāds ir to ieteicis, ja kāds par to ir uzrakstījis Facebookā vai kādā citā sociālajā tīklā, ja, cilvēki tam pievērš uzmanību, tātad ir vērts pievērst uzmanību. Un vēl viens svarīgs moments, ja, tīkla mārketingā produkti var būt tikai labi un efektīvi, un tīkla mārketinga kompānijas pastāv, godīgās tīkla kompānijas pastāv ilgstoši pamatoties tikai uz šī faktora, tāpēc, ka tur ir tiešām labi nepieciešami cilvēkiem produkti, un tie ir produkti, kurus cilvēki pērk atkal un atkal. Ja? Tīkla mārketinga kompānija nevar pastāvēt, ja netiek otro reizi pirkts produkts. Ja, var tīkla mārketinga kompānijā pāriet tāds kā lavīna sniega, ja, no vienas valsts malas uz otru vai no viena kontinenta malas uz otru kontinenta malu, un tas astes gals arī aiziet līdzi, un tajā astes galā, kā saka, tur vairs neviens nepērk otro reizi produktu, un līdz ar to projekts beidzas. Tieši šī iemesla dēļ es vienmēr saku, nekad neuzsākiet sadarbību ar kompāniju, kur tikai uzsāk tikko to darbību. Ja? Tāpēc, ka pilnīgi iespējams, ka tur tāda būs lavīne pāries un ar to arī beigsies. Ja? Jā, un kas ir, man patīk tīkla mārketingā, tā ir vienīgā industrija, vienīgā vieta, kuru cilvēki var pelnīt naudu, vienlaicīgi uzlabot veselību. Jūs taču man piekritīsiet. Nu, nav nevienas citas industrijas, nav nevienas citas darba vietas, kur jūs vienlaicīgi varat ne tikai pelnīt naudu, bet arī uzlabot veselību. Patiesi uzlabot veselību. Ja vien jūs neesat kaut kāds, nu, es nezinu, kas, treneris fiskultūrā, kur jums arī vienlaicīgi jāvengro kopā ar pāriem, kuriem pasniedzat. Bet arī tā nav pilnvērtīga veselības uzlabošana. Viennozīmīgi, jūs man piekritīsiet, ja? Nu, lūk tā. Un uz doto brīdi šī kompānija ir Eiropā, nu pat arī Amerikā, nu pat arī Meksikā, un šobrīd ienāca Baltijā un Latvijā. Un kas ir interesanti, šajās 30, var teikt, dienās no mūsu struktūras aizgāja zars uz Igauniju, no Igaunijas, manuprāt, aizgāja uz Latviju atpakaļ, un tad uz ārzemēm, vārdu sakot, ļoti interesanti viss notiek un ļoti strauji. Un tas vēlreiz es atkārtoju notiek pateicoties šim produktam. Tātad, kā jau jūs tajā video, kas bija pašā sākumā, droši vien jau sapratāt, par ko tad ies runa? Ies runa par vienu produktu, kura sastāvā ir olīvkoku lapu ekstrakts. Lapu ekstrakts. Tur nav saistības ne ar olīveļu, ne ar olīvēm, bet tieši ar lapām. Un tas ir ļoti interesanti. Zināt, kas mani visvairāk šajā visā pārsteidz? Pārsteidz tas, ka Dievs ir radījis tādu lapiņu, kurā ir viss, kas cilvēkam nepieciešams. Un tas ir tas, par ko es runāju, ka cilvēki netic, kā tas tā var būt. Bet tie cilvēki, kas ir šeit jau, mūsu webināra istabā, kuri jau lieto šo produktu pat dažas dienas, pat pirmo vai otro dienu, jau ir kaut ko no tā visa sajutuši. Tas ir ļoti, ļoti interesanti. Tātad, ja mēs runājam vispār, ne par mūsu kompāniju, vispār, ja runājam par pētījumiem, tātad 59. gadā pagājušajā gadsimtā, tātad, ja, tika veikts oficiāls pētījums, zinātnisks pētījums, ja, kura rezultātā olīvlapās tika atklāta tāda viela, jeb molekula oleuropeīns. Un tas izrādās atrodams šī molekula tikai olīvkoku augļos un lapās. Olīvēs un lapās pašās, ja? Un tad sāka dikti pētīt to olīvkoku, augļus, lapas un visu pārējo. Sāka pētīt, sāka analizēt, ja, un izrādījās, ka
oleuropeīna koncentrācija daudzas reizes vairāk atrodama tieši olīvkoka lapās. Kas tas ir un kamdēļ viņš vajadzīgs, tas oleuropeīns, par to nedaudz vēlāk. Ja? Un tagad skatāties, kas ir interesanti, ne par vēlties šo tagad jums stāstu, kad tika veikts šis te salīdzinājums starp lapām un starp olīvkoka augļiem, tātad starp olīvēm, ja? Tika pierādīts, ka kaut kāda konkrēta procesa rezultātā es te pirmīt parēķināju, ka olīveļā ir oleuropeīna un citu polifenolu koncentrācija 200 reizes mazāka nekā olīvkoka lapās. 200 reizes. Un, protams, pēc šitā visa pētījuma sākās liels bums zinātniskajā pasaulē un sāka dikti pētīt visi to olīvkoka lapu. Ja? Un ja jūs pēkšņi sāksiet pētīt, ko es arī jums iesaku internetā, visgudrāk to darīt angliskajā internetā, ja? Kas tad tur ir, kas tie par pētījumiem tā, tur tiešām jūs atradīsiet vietni. Es vēl vēlāk iedošu vietni, tiesa gan es laikam nenokopēju to saiti, lai šeit jums iedotu, bet jūs varēsiet palūgt tiem cilvēkiem, kas jūs uzaicināja, es iedošu vietni, kurā jūs daudzus šo zinātniskos pētījumus varēsiet redzēt. Ja? Un tātad kopsumā ir pat vairāk jau uz doto brīdi. Nesen es redzēju ciparu 16,000, tagad jau man ir kaut kur 17,000 pētījumu saistībā ar šo te mazo nieka olīvkoka lapiņu. Ja mēs runājam tātad jau par Evergreen Life Products kompāniju, ja, tās prezidents pats personīgi 10 gadus veltīja tam, lai šo ekstraktu, ko iegūst, padarītu lietojumu priekš cilvēkiem, baudāmu. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka ja mēs laikam, es neesmu to mēģinājusi, varbūt kāds ir bijis Itālijā vai kaut kur citur, kur aug olīvkoki, ja jūs pamēģināsiet pakošļāt olīvkoka lapiņu, jūs laikam, es nezinu, kam tur jānotiek, bet tas ir kaut kas šausmīgi rūgts, es tā saprotu. Ja? Un tātad viņš 10 gadus veltīja tam, pats personīgi, ne jau viens pats, protams, ar zinātniekiem, ja, kā šo ekstraktu padarīt baudāmu pieejamu maksimāli, lai visas vielas, visas molekulas, kas ir iekšā, par kurām tūlīt runāsim, lai jūs saprastu, kāpēc viņš ir tik svarīgs šis produkts, kāpēc viņš ir īpašs un tāds super-truper. Viņš darīja visu, lai saglabātu tās visas molekulas un to molekulu savstarpēju saistību tādu, lai darītu lai mūsu organismus to uzņemtu maksimāli un lai arī būtu maksimāls rezultāts. Jo var jau no kaut ko izņemt, ja, iebāzt kapsulā, ja, un pateikt, ka tas arī ir labs. Kaut kādu labumu jau kaut kas dot vienmēr, ja, jo uzturbagātinātāju pasaulē ļoti daudz, ja. Un ir, starp citu, arī olīvkoka lapu pulverveida kapsulās, pulveris, ja, un tā tālāk, bet viņa efektivitāte ir daudz zemāka. Lūk tā, bet šis ir ekstrakts uz ūdens bāzes. Kas ir interesanti, ekstrakts tas nenozīmē, ka tas ir kaut kāds uzlējums, kaut kāds ar spirtu kaut kas kopā sajaukts, ja, kaut kāds sauss koncentrāts sajaukts ar ūdeni un tā tālāk. Tas ir ūdens ekstrakts, ekstrakcijas procesa rezultātā gūts ekstrakts. Ja? Un viņš ir patentēts šis process, un šo procesu, šo ekstraktu sauc par olīvumu. Un, kā jau es tikko teicu, šis process ļāva saglabāt visas olīvu lapām raksturīgās aktīvās sastāvdaļas. Tas ir ļoti svarīgs moments. Ir 2 olaivu dzērieni, viņi ir tādās pudelēs. Šodien es saņēmu paku, atkal atnāca jau kurš pasūtījums pēc kārtas. Ja? Mēs ar vīru dzeram, es mammai savai nosūtīju ar patēvu arī 4 pudeles, rīt nākamās 4 sūtīšu. Nedaudz vēlāk es pastāstīšu, kādi ir rezultāti viņiem un kādi rezultāti ir mums pašiem personīgi. Varbūt šeit arī vēlāk padalīsies mūsu partneri ar saviem rezultātiem. Lai gan es viņus jau nokopēju. Vakar nostrostēju savus partnerus, pateicu tā, kuriem ir ko pateikt, kādi jums rezultāti. Iedomājieties, ir pagājušas dažam labam nedēļa, dažam labam 2, maksimums 3, un es visiem prasu tagad rakstiet, kuriem ir kaut kādi rezultāti. Un zina, kas ir interesantākais? Rezultāti ir
Tas ir vispār kaut kas unikāls. Un jūs tūlīt redzēsiet, ko šis ekstrakts vispār dara, ar ko īpaši ir šī Dieva dotā olīvu lapiņa. Ja mēs runājam tieši par šito te tagad dzērienu, ar ko viņš ir kolosāls, tas ir ērti un vienkārši. Nepaņēmu to glāzīti, es arī glāzīti mūsu paņēmu, mums ir tāda glāzīte 70 ml, ja? Jūs katru rītu vienkārši ieliet savu 70 ml savā glāzītē un izdarat un ejat darīt savus darbus. Tam ir patīkama garša, jā, viņi ir zero, un šitas nav zero. Es esmu dzērusi arī zero nav pievienots nekāds absolūti saldumiņš, saldinātājs, nekāds, ja? Bet viņš arī tīri normāls. Kāpēc radīja zero variantu? Nu, tāpēc, ka cukura diabētiķi, tas ir diabētiķiem problēma ir tāda, ka viņi baidās no cukura, ja? Un tāpēc viņi it kā meklē tādus produktus, kuros nav nekādas saldinātāja klāt, ja? Bet jūs nedaudz vēlāk redzēsiet manis ieliktu pētījumu, ja, kurā patiesībā piedalījās tieši šis te, ja, ar saldinātāju, nelielu saldinātāju devu, ja, produkts, un tur tie rādītāji ir kolosāli. Tāda patīkama garša, saglabātas visas īpašības un biopieejamība. Un tur maziņiem burtiņiem lejā rakstīts ļoti svarīgs teikums. Par cik tas ir šķidrs ekstrakts, tas uzreiz, dzirdat, uzreiz nonāk organismā un tūlīt pat tiek uzņemti visi mikroelementi un sākas viņa iedarbība. Kur ir sajūta siltumu no pirmās glāzītes, varat ielikt vārdu es. Es zinu, mans vīrs, ja pāris reizes sajūta siltumu jau no pirmās devas. Tāds rītīgs siltums, tāda sajūta, kā asinis sāk cirkulēt, ja iziet caur ķermeni. Jā, Igeta arī sajūtīja. Igeta, starp citu, dažas dienas tikai lieto, jā, šo produktu. Jā, redziet, jā, super. Kolosāli, jā. Es tajā pašā laikā nereizi nesajūtu tādu siltumu. Nezinu, tas varbūt no daudzām, vispār viņš ir ļoti interesants dzēriens, tāds, ka jums katram būs savs stāsts. Pilnīgi. Katram savs stāsts, katram savas sajūtas. Tātad Olives, kas tad vispār tas arī vēl kā viņu sauc par funkcionālās pārtikas produktu? Tas ir tāds tagad ļoti moderns nosaukums, jā, funkcionālās pārtikas produkts, jā. Kas tad ir funkcionālā pārtika? Tagad ļoti moderni tas ir, jā. Tā ir pārtika, kurai pievienotas dažādas bioloģiski aktīvas sastāvdaļas, jā, kas uzlabo veselību. Veicina organisma fizioloģisko darbību, un tikpat labi funkcionālā pārtika var būt tikpat labi arī biete. Ja vien viņa ir tīra no visādiem pesticīdiem, visām citām vielām, kas var ietekmēt nevisai pozitīvi mūsu veselību. Ja? Tātad šobrīd tas ir funkcionālās pārtikas dzēriens, jeb ekstrakts. Ja? Nu, lūk tā. Tā ir ļoti spēcīga antioksidantu deva, 70 ml dienā, kas nepieciešama visa organismā tīrīšanai un atjaunošanās procesa uzsākšanai. Dzirdat? Atjaunošanās procesa uzsākšanai. Tātad viņš ir labi, es to vēlāk jums pastāstīšu. Gribas visu laiku visu uzreiz jums pastāstīt. Tā, ejam uz priekšu. Tātad, es te kaut ko pārlecu, jā. Olīvkoks ir unikāls ar ko? Tas ir dabiskās ilgmūžības un izturības piemērs. Izrādās, ka pasaulē ir pat olīvkoks kaut kur, es nezinu, kur jāpaskatās būs internetā, kura vecums ir 3000 gadi. 3000 gadi. Tātad, kur slēpjas šis noslēpums? Izrādās, ka šajās olīvkoka lapās ir aktīvas sastāvdaļas, pateicoties kurām ir šī ilgā koka ilgmūžība. Kas ir interesanti, lapas nepūst, ja, un koks praktiski laikam, ja es vispār neesmu dzīvojis ne Itālijā tik ilgi, es nezinu, bet es tā saprotu, ka viņš ļoti ilgi dzīvo, un viņa lapas un viņu pašu negrauž nekādi tārpi, nekādi briesmekļi. Ar sakot, viņš ir izturīgs pret visu, un iespējams tas ir tas spēks, pateicoties šiem te visām molekulām, polifenoliem un tā tālāk. Tātad, pašā sastāvā ir
varat saukt kā gribat, aktīvās vielas, polifenoli, molekulas, jā, bet vairāk kā 260 šīs te vielas, jeb molekulas. Un mēs šodien minēsim tikai 5 pašas svarīgākās. Un meitenes, īpaši jūs dāmas, pierakstiet viņas. Kāpēc? Tāpēc, ka es esmu ļoti ziņkārīga vienmēr bijusi. Ko es darīju tad, kad es viņu pētīju, vēl nebiju sākusi ar viņu strādāt un iegādāties. Es pierakstīju visu un katru atsevišķi liku internetā un skatījos. Un jūs atradīsiet ļoti brīnumainus stāstus par hidroksitirozolu, par oleuropeīnu un par tirozolu. Kas ir interesanti par tirozolu? Es nesaprotu, es nekur ne angliski, ne krieviski, nekur neatradu citu neko kā tikai aptiekas tirozolu. Ja? Bet šīs ir dabīga produkta sastāvdaļa. Dabīga šīs te lapiņas sastāvdaļa, saprotat? Nu, lūk, tātad sāksim. Hidroksitorozols, elenols, kā bija jāiemācās pareizi izrunāt. Oleuropeīns, rutīns un tirozols. 5 svarīgākās molekulas un tūlīt par katru atsevišķi. Es vienu lietu neizdarīju. Tagad ļoti ātrā tempā izdariet vienu lietu. Visi, kas šeit esat, ātri ierakstiet tās veselības problēmas, kuras jūs redzat savos tuviniekos, kuras piemīt jūsu tuviniekiem, varbūt jums pašiem, varbūt kaimiņiem, varbūt draudzenei vai vēl kā, kuras ir visbiežāk sastopamās. Es tagad patīšu atpakaļ, lai jūs neko nešpikotu. Ātri tikai, ātri. Es drusīgi nokavēju, vajadzēja pašā sākumā. Nervozitāte, rakstiet fiksi. Tanita jau sarakstīja. Osteoporoze, sirdslimības, migrēna, ceļu locīto problēmas, paaugstināts asinsspiediens, nav spēka, kāju vēnu problēmas, osteoporoze, trauksme, asinsspiediens, kauli, muguras sāpes, paaugstināts asinsspiediens, holesterīns, kauli, nogurums, spiediens. Rakstiet visi pāri ātri, gūžu problēmas. Tūlīt es pastāstīšu par gūžām pēc kāda brīža. Cukura diabēts, alerģija, karpālie kanāli, tas arī ir, tas ļoti. Astma, psoriāzes, alerģijas noteikti, jūs te vēl nemin alerģiju jūra, tagad asinsspiedienu, bezmiegs, svars, rakstat droši visi pārējie, šeit 68 cilvēki nesarakstīja. Karstuma viļņa, sirdsklauves, augsts asinsspiediens, locītos stīvums, nogurums, nespēks, sirdsklauves. Rakstiet. Viss minētais, Sarunīti pareizi, viss minētais, vai ne? Kā notiek, Mēs te staigām pie daktariem, staigām uz aptiekām, onkoloģijā, redzes problēmas, Inita, vēzis, redze, un tā tālāk, tieši tā. Un tagad vēl rakstīt varat tālāk, zarnu trakta problēmas, svars, kaulu nodilums, Un tagad klausieties no šī brīža, mani ļoti uzmanīgi. Es ne par velti jums palūdzu šito te visu, lasiet, ko tur rakstam, klausieties, ko es jums teikšu. Tas ir vispār kaut kāds unikums, ne produkts, par kuru es jums tūlīt stāstīšu. Jūs jau nojaušat noteikti. Tātad skatāties, pirmā molekula no tām 5, hidroksitirozols. Tas ir viens no spēcīgākiem dabā sastopamajiem antioksidantiem. Pierakstiet sev uz lapiņas un varat izpētīt internetā. Tur būs vēl ne tādas vienlietas rakstītas par hidroksitirozolu. Iespējams, latviski vismazāk jūs atradīsiet, bet šo to atradīsiet par dažu labu molekulu. Tātad tas ir visvērtīgākais olīvu koka polifenols. Ko viņš dara? Viņš ir spēcīgāks vēl kā C vitamīns, E vitamīns, koenzīms Q10, iedomājieties. Un tagad uzmanību, klausoties, šito visu jūs tikko ne par velti rakstījāt. Hidroksitirozols ir viens no 260 molekulām, viens no 5 svarīgākajām, un viņam vien piemīt kādas raksturīgas īpašības. Pretiekaisuma, pretvīrusu, antibakteriālas, tas ir imunitāti spēcina, stimulē antioksidanta glutationa veidošanos, ko dabiskā veido ražo mūsu pašu organismus. Glutationu dabīgā veidā ražo mūsu organismus. Kas ir glutations? Tas ir svarīgākais cilvēka organisma iekšējais personīgais antioksidants. Tas ir par hidroksitirozolu. Dzirdējāt? Pretiekaisuma, pretvīrusu, antibakteriālais.
Tas ir spēcīgs antioksidants. Nākamais, tā, ko es te tagad kaut ko izlaidu vai ne? Nē, it kā neizlaidu. Tagad par to pašu hidroksitirozolu, ja? Es atradu interesantu faktu. Eiropas aģentūra EFSA, tas ir Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde, rekomendē dienā cilvēkiem uzņemt vismaz 5 mg hidroksitirozolu. 5 mg. Kolosālā ziņa ir tā, ka rekomendējamā olaiva dienas deva ir 70 ml. Šeit arī uz pudeles viss rakstīts. Ja? Šeit viss apkārt, viss ir uzrakstīts par sastāvu, par visu ko. Ja? Tātad 70 ml. Un tas ir vairāk kā 30 mg hidroksitirozola no šīs vienas devas. Tātad 6 reizes vairāk. Jūs varat iedomāties, cik šim dzērienam spēcīgs terapeitiskais efekts. Ejam tagad tālāk. Nākamā molekula no tām 5 oleuropeīns, par to arī ir mēnesis aptiekā rakstīts ne garš rakstāts labs bloks. Starp citu, vienu mirklīti. Jā, es šeit speciāli gribu jums izlasīt ļoti svarīgu tekstu, kuru es iztulkoju tieši par hidroksitirozolu. Pacietību un uzmanību, lūdzu. Tātad, mēs noskaidrojam, ka ir spēcīgi antioksidanti arī tātad, ko mēs zinām vispār. Tātad C vitamīns, beta-karotīns, tad jeb provitamīns A, rutīns, kvercetīns. Arī tos visus satur olīvu lapu ekstrakts. Bet visspēcīgākais ir hidroksitirozols. Un tagad klausieties. Tas ir vienīgais fenols, ļoti uzmanīgi klausieties, vienīgais fenols, kas spēj šķērsot, tūlīt sapratīsiet, es tādu gudru vārdu izrunāšu, hematoencefālisko barjeru. Kas tas ir? Tā ir fizioloģiskā barjera starp asinsrites sistēmu un centrālo nervu sistēmu. Ieklausieties. Tātad, vēlreiz atgriežos, tas ir vienīgais fenols, kas spēj šķērsot šo barjeru starp asinsrites sistēmu un centrālo nervu sistēmu, ļaujot tam absorbēt brīvos radikāļus arī visā centrālajā nervu sistēmā. Ieklausieties. Tālāk, iekļūstot nervu sistēmā, tas cīnās ar brīvajiem radikāļiem, mazinot oksidatīvo stresu, kas izraisa smadzeņu traumas, hipertensīvās krīzes un insultu. Man pat tirpas pārgāja. Un tagad klausieties vēl drusciņi. Oksidatīvais stress, kas rodas brīvo radikāļu ietekmē, veicina dažādas slimības. Tostarp sirds, asinsvadu slimības, diabētu, Alzheimera slimību, Parkinsona slimību, acu problēmas, kataraktu un ar vecumu saistītu makulas deģenerāciju. Ko dara šis te antioksidants? Šos procesus spēj palēlināt, bet bojātās šūnas atjaunojot, dažos gadījumos spēj šos procesus pagriezt atpakaļ. Jūs dzirdējāt? Tas ir kaut kas unikums. Es nerunāju šobrīd tikai par lapu, es runāju par maziņu viņas sastāvdaļu, par vienu molekulu, ko viņa dara. Un tagad nākamā molekula, oleuropeīns. Tā ir izteikta spazmolītiska iedarbība, pazemina asinsspiedienu, atjauno sirds ritmu, samazina holesterīna līmeni asinīs, palīdz uzturēt labu trombocītu aktivitāti, pozitīvi ietekmē gēnu ekspresiju, palielina cilvēka novecošanas specializētās ādas šūnās. Šis rūgtais glikozīds, kas ir tas rūgtums, palielina kaulu kalcifikāciju, pasargā no osteoporozes, ļoti labi iedarbojas uz arteriālo spiedienu. Pretparazitāra un pretmikrobu viela un detoksikācija. Tā ir tikai otrā molekula no tām 5 un no tām 260. Jūs jūtat, ko Dievs te ir radījis? Te nav nekas piejaukts klāt tāds, tas viss ir no lapiņas ņemts, no lapām. Tātad. Tā, ko teicu tagad tālākajam. Elenoskābe nākamā. Es ne par velti jums lūdzu minēt par tām kaitēm. Piemīt
Tātad, ko dara? Piemīt pretaudzēju pretvīrusu īpašības. Elenoskābe efektīvi aizsargā pret ķīmiskiem aknu bojājumiem. Konstatēts, ka tā ir piemīt arī neliela anti-HIV un anti-HCV aktivitāte. Un tās atvasinājumi ir hepatoprotektīva un pretiekaisuma iedarbība, kā arī pretaudzēju aktivitāte, pretmikrobu, pretvīrusu iedarbība, antioksidantu funkcija un pastiprina imunitāti. Trešā tā ir molekula. Tirozols. Tas nav tas tirozols, kas ir aptiekā, ķīmiski radītais tirozols. Tas ir olīvu lapiņās tirozols. Tā ir gatava dabas dota viela. Tirozols aizsargā veselās šūnas no oksidatīvā stresa, paaugstina orgānu audu izturību pret bojājumiem. Fizisko izturību paaugstina, uzmanības koncentrāciju un mazina nogurumu. Un tu varat apskatīties, kuros gadījumos aptiekas ķīmisko tirozolu izraksta cilvēkiem. Rutīns nākamā molekula, tā būs pēdējā no tām 5. Spēcīgs antihistamīns palīdz cīnīties ar alerģijām, sirds asinsvadu sistēmā, uzlabo, atjauno asinsvadu sieniņas. Rutīns vēl ko dara, tas ietekmē C vitamīnu darbību un ir īpaši vērtīgs, jo tā ir viena no vielām, ko organisms pats neražo. Redzējāt? Tikai 5 molekulas, viena no 260, kas ir tajās olīvu lapiņās. Un kas ir šeit viss, ir ļoti interesanti. Tiesa gan tā ir krievu valodā tabuliņa, bet es domāju, ka jūs sapratīsiet ideju, ja kurš varbūt pat krievu valodu nemaz nesaprot. Mums tādu ir diezgan maz, es domāju. Ir jāsaprot, ka olaifa ekstrakts nav kaut kāds ķīmisks preparāts, kuru radījuši zinātnieku saliekot kaut ko pat. Jūs noteikti ļoti daudz lietojat uztura bagātinātājs. Es domāju, ka jau arī Latvijā pēdējos gados cilvēki saprot, ka ir jālieto uztura bagātinātāji. Vai nu jūs pērkat no citām kompānijām tīklu mārketinga, vai jūs pērkat aptiekā, ko jums doktori tur iesaka, ja? Jūs redzat, ka tas viss ir salikts kopā. Tur ir tas sabērts kopā. Protams, kaut kāda ir tehnoloģija tam visam, lai tas darbotos, ja? Bet ļoti daudziem cilvēkiem, es domāju, arī jūsu vidū ir tādi, kuriem mājās ir vairākas buņģiņas. Tas ir priekš tā, tas ir priekš tā, tas ir kauliem, tas ir nervu sistēmā, tas pret galvas sāpēm, tas ir vēl priekš kaut kā, varu sakot, vesela kaudzīte šo buņģiņu. Es meitenēm savām komandā jau esmu teikusi, pirms daudziem gadiem nejauši redzēju, nesaukšu to kompāniju, es neko sliktu negribu teikt nekad par citām tīkla kompānijām, nekad arī to nedarīšu. Katrai kompānijai ir sava produkcija, ja, un noteikti starp to tajā produkcijā kaut ko mēs katrs varētu labu atrast, ja. Bet es atceros ļoti labi to fotogrāfiju, ja, kad viena sieviete ielika tādu savu plauksteņu, ja, tur iekšā bija daudz kapsuliņu, ja, visu sādu, un ieteica, tā ir mana šodienas deva. It kā neko sliktu negribot, ja, parādot, ka viņi rūpējas par savu veselību, ja, bet es jau tajā brīdī nodribinājos, domāju, ārprāts katru dienu tādu kaudzi kapsulu. Tie bija uztura bagātinātāji, tie nebija medikamenti, ja. Nu, lūk, tad šeit viss ir vienā šajā te ekstraktā. Viss vienā. Un jūs redzēsiet pēc kāda brīža atsauksmes, kuras es jums parādīšu. Un te to visu ir salikusi daba un Dievs. Ja? Šo veselībai vērtīgu elementu salikums ir tātad dabas un Dieva salikums. Un visas molekulas vienu otru papildina un efektivitāti pastiprina. Vienu otru, ja, un skatoties šajā tabuliņā, piemēram, te var redzēt, ja, tātad vertikāli, ja ir tās 5 vielas, hidroksitirozols, oleuropeīns, tirozols, elenoskābe un rutīns, ja, un kreisajā pusē vertikāli uz leju, ja, ir tās īpašības, ko viņš dara, šī viela, šī molekula, ja, un te var redzēt, kur viņas pat sakrustojas, kur vienu un to pašu dara, un viņas vienu otru papildina. Antioksidanti īpašības, pretiekaisuma, antibakteriālās, pretvīrusa, pret sēnīšu, pret parazitāra iedarbība, sirds darbību uzlabo, nervu sistēmai jāuzlabo metabolismu, aizsargā asinsvadu sieniņas. Ja, un te viņas vienu otru papildina šajā tabulā, kolosāli var to redzēt.
Tā, jā, te tāda interesanta fotogrāfija, jā, tāds kā fragments, jā. Jā. Aha, Ainārs uzrakstīja savu atsauksmi. Vienu maziņu daļiņu no savām atsauksmēm, laikam, ja? Tālāk, tātad skatāties, kas ir interesanti, ja mēs runājam par to labumu. It kā saka, es taču eļļu lietoju, ekstra virgin eļļu un tā tālāk. Lai to labumu gūtu tādu pašu, kā mēs gūstam no vienas devas, no 70 ml olaifa dzēriena, mums būtu dienā jāizpumpē, jāizdzer 2 litri ekstra virgin eļļa. Nevis tā, kas ir tur veikala plauktos, bet ekstra virgin svaigi spiestā eļļa, ja? Tad paskatieties, cik tur kaloriju daudzums varētu būt tajā visā, ja? Tātad olaifa, ja, deva satura apmēram 30 reizes vairāk molekulu nekā augstākā labuma ekstra virgin olīveļļa. Efektivitāte vienalga daudz augstāka, ja? Tā, te ir visādi certifikāti, visādi apstiprinājumi. Šeit jūs partneriem, kuri jūs uzaicināja, varat lūgt pierādījumus un visu, ko mums viss ir absolūti, ja? Tātad, skatieties, tāds kā apkopojums, olīvkoka lapu īpašības, vazoprotektīva darbība, mikrocirkulācijas atjaunošana, vazodilatora darbība, ļoti gudri skan, jā, bet tie, kas saprot, palīdz ķermenim kontrolēt holesterīna cukura līmeni, stimulē lipīdu ogļhidrātu vielmaiņu, attīra, detoksikācija notiek, diurētiska darbība, secīga, dermaprotektīva iedarbība, pretcelulīta iedarbība, enerģizējoša iedarbība, palīdz garīgās veselības un koncentrēšanās spēju uzlabošanā. Tālūk, ejam uz priekšu atkal tie certifikāti, labi, netērēsim laiku pie tiem certifikātiem, visi vajadzīgie certifikāti ir, arī halal certifikāts. Tā, un te ir tāda ātri pastāstīšu. 22. gadā tika veikts ļoti tāds interesants eksperiments, varētu teikt, jā, pētījums, ne eksperiments, bet pētījums, jā. Un mērķis bija novērtēt olaifa ekstrakta iedarbību uz parametriem, kas raksturo ogļhidrātu lipīdu metabolismu. Ja? Un glikēmisko statusu pacientiem pirms saslimšanas stāvoklī, vēl pirms. Pētījumā piedalījās apmēram 150 pacienti ar vienādu diagnozu, sadalīja divās grupās viņus, ja? Un viņiem tika pateikts, ka 3 mēnešus jāievēro būs speciālā diēta, kāda viņiem vispār parasti ir jāievēro, bet vienai no grupām klāt pie diētas jālieto olaifa ekstrakts tikai tie paši 70 ml katru rītu. Ja? Un rezultāti tika apkopoti pēc 3 mēnešiem, tagad paskatieties. Pirmais attēls, ja? Tātad 2 līknes jūs redzat, oranžu un baltu. Tie cilvēki, kas lieto olaifu un tātad arī diētu, ja? Tā ir baltā līkne. Oranžā ir parastā diēta. Tā otra grupa, kas lietoja tikai diētu, ja, izmantoja. Un jūs ļoti labi redzat rezultātu, ja. Un jūs redzat, ka glikozes līmenis asinīs tukšā dušā, šeit ir runa par cilvēkiem, kas ir tukšā dušā, bija testēti, ja, ir daudz zemāks, kuri ievēro arī diētu. Un baltā līkne jūs redzat daudz zemāk, tātad daudz labāks rādītājs ir. Otrajā attēlā šajā tātad redzam analīžu rezultātus pēc ēdienreizes. Tātad cilvēki paēda un acīm redzami, ka rādītāji ir vēl labāki. Tad, kad ir paēduši cilvēki, tātad mēs redzam to balto līkni, kas ir vēl zemāka. Ja? Un trešajā attēlā redzami holesterīna līmeņa analīžu rezultāti. Jūs redzat, cik ļoti baltās līnijas grafiks atšķiras no sarkanās. Pilnīgi katrs bez mazliet savu pusi aiziet. Ja? Tātad, un tagad vienu lietu padomāsim tādu. Kad cilvēkiem, nerunāsim mums, kad cilvēkiem viss ir slikti, ja? Kad nepalīdz vairs medikamenti. Ir bijuši tādi gadījumi, un es domāju, tādu ir pilns. Kad blaknes no medikamentiem ir spēcīgākas par veselību uzlabojošajām tātad īpašībām. Kad ar katru dienu paliek sliktāk. Kad nav vairs uz ko cerēt. Kad padoties vairs nedrīkst, bet taču gribas dzīvot uzmanību kvalitatīvu dzīvi, vai ne?
tad olejs patiesībā ir tiešām pareizais lēmums. Kas ir interesanti, šis ekstrakts savu darbu uzsāk ļoti maigi, bet tā pārliecinoši, vai ne tie, kas ir lietojuši. Ja? Pirmo efektu daudzi sajūt uzreiz. Es ne par velti pajautāju, kur ir sajūta šo siltumu momentā. Cits pirmajā dienā sajūt ne tikai siltumu, viņš sajūt miegainumu. Ko tas nozīmē? Es zinu, mums sen pirms 25 gadiem citā kompānijā bija produkts B-grupas vitamīni, kur it kā dot enerģiju, bet bija cilvēki, kas viņu izdzerot, ja, kļuva miegaini un laidās miegā, un bija cilvēki, kur tieši otrādi viņiem tas deva enerģiju. Ja? Kāpēc ir šeit tas pats? Un tieši tās pats process arī šeit notiek. Saprotiet, tie ir tas pats process. Un mums ir tādi, kurus midzina ciets pirmajās dienās šis produkts, lai atspriegotu nervu sistēmu. Saprotiet, lai atspriegotu. Ja? Lai cilvēks nomierinātos, lai viņam dotu atpūtu. Ja? Citam tieši otrādi dot enerģiju uzreiz ar pirmajām dienām. Kāds ļoti ātri atbrīvojas no stomatīta, kādam šeit, es zinu, kādam pat konkrēti āda kļūst ļoti maiga, bet pirms tam bija sausa, kādam normalizējas kuņģa zarnu trakta darbība, ja? Nemoka vairs galvas sāpes, pat pēc dažām dienām atbrīvojas no aizcietējumiem. Tādu piemēru patiesībā pa šiem 13 gadiem kopsumā ir ļoti daudz, jo mēs tikai šeit šobrīd Latvijā ievedām šo produktu, dodam jums iespēju šo produktu sākt lietot. Mēs esam pirmie, mums katram ir tikai daži vēl klienti, ja? Mums ir neliela komanda uz doto brīdi, mums vajag daudz cilvēku komandā, kas šo te lielo kolosālo misiju iebīdīs Latvijā un Baltijā un ne tikai. Ja? Un, jā, ja runā par šo efektu, ja gandrīz katrs jau pirmajā lietošanas mēnesī sajūt negaidītu pat efektu. Tas rada tādu kā pārsteigumu un izraisa vēl lielāku interesi. Es uzreiz varu pateikt piemēram, par savu mammu. Es, protams, uzreiz mammai ar patēvu nosūtīju 4 pudeles, ja? Un pēc pāris dienām es zvanīju, prasīju, kā jums ir, un tā, un es zinot, ka, kā ir ar tiem cilvēkiem, tad, kad kaut kāda skaitas ir, mēs viņas jūtam un zinām. Tad, kad kaut kas pāriet, ja, mēs kaut kā pat nepiefiksējam, kurā brīdī tās mūsu kaitas pāriet, ja. Un es, kad viņai prasīju, mamma, kā tu jūties, viņa saka, nē, viss ir labi, it kā neko nemanu, ja. Tas bija kaut kādas 3 vai 5 dienas, kad es viņai šito jautāju. Un es viņai tad stāstu, es saku, mums te gan dāmas, te citām miegs uznāk tieši liek gulēt, ja tas olejs ar citām dot enerģiju, citām tas un patēvs pieskrien, izrauk klausuli, saka, neklausies tu viņu, man ir tāda enerģija, ja. Bet pirms dažām dienām man mamma burtiski aizvakar vai kāds saka, meitiņi, es jau vēl domāju, neteikšu tev, viņa saka, bet zini, man naktīs vairs nesmelts ceļgali. Mamma ar ceļgalu problēmām mokās gadiem. Tiesa gan es vēl nedomāju, ka tas ir uzreiz tāds jau gala rezultāts, gan jau tur vēl kaut kādi procesi notiks, ja? Bet bet šo es tiešām negaidīju, ka attiecībā uz ceļgaliem tik ātras rezultāti. Tāds process būs sācies, un viņa saka, es jau 3 naktis varu mierīgi gulēt, man nesmelts ceļgali, jo viņa tieši tad, kad apgūlās, protams, pa dienu arī bija tā problēma, bet kad apgūlās, es tad saprotu, ka tad bija vēl trakāk. Ja? Lūk, un man bija ļoti interesants process, es varu pastāstīt par tām gūžām, šeit kaut kurš minēja. Ja? Man vienmēr ir līdzies, ka man ar gūžām vispār nekādu problēmu nav. Man liekas, vai, te visi slūdzās 60 gadu vecumā par gūžām, man liekas, man gan ir labi, es te tādus vitamīnus visas tādas lietoju, esmu gadiem ilgi te no vienas kompānijas, te no otras kompānijas. Un burtiski pēc kāda laika, gan vairs neatceros, šito gan bija man jāpieraksta, man nereāli sāka smelt gūžas. Tie gūžu kauli šeit sānos, ja? Un ļoti pat smeldza. Un es jums tūlīt paskaidrošu, kāpēc tas viss notiek. Un man smeldza it pa laikam. Citreiz man bija jāapsēžas uz dīvāni, jāpievelk ceļgali, lai pārietu tās sāpes. Man šobrīd vairs nekas nesmelds. Tātad sācies bija izsāpēšanas process. Un es jums varu pateikt vienu lietu, ka mums te ir kolosāla pieeja tādam vienam video,
onkoloģijas video, tā ir intervija tieši par mūsu produktu, par mūsu Olife. Mums ļoti daudz ārsti, nutriciologi strādā ar šiem produktiem, bet vēl ne Latvijā. Tas viss ir Eiropā un Krievijā un citās valstīs. Ja? Un viņa teica, ka normāls atvesaļošanās process dzīvē, dabā vienmēr notiek caur izsāpēšanu. Tātad, ko dara Olifes? Olifes ir tā kā diagnostiķis, kas nonāk jūsu organismā un meklē tās vainas, kas jums varbūt jau ir nomierinājušās jūsu prāt, ja? Vai it kā jums vairs nav, vai kuras nu pat ir sākušās un tā kā izceļ un sāk ar viņām strādāt. Jūs tūlīt redzēsiet atsauksmes tepat no mūsu Latvijas cilvēkiem jau mēneša laikā, nepilna mēneša laikā es jums rādīšu tūlīt arī atsauksmes, lasiet viņas uzmanīgi, es visas tā nelasīšu, bet jūs cenšaties ātri izlasīt, kad es rādīšu. Kaut kas neticams, saprotiet, bet ļoti daudziem notiek obligāti caur šo izsāpēšanas procesu. Man šīs gūžu sāpes bija, un man likās, kas tie par brīnumiem. Bet tā tad man bija sācies jau process. Un paldies Dievam, es dabūju šo dzērienu, šo ekstraktu, ja, nonāca manās rokās. Un tas viss process sāka uzlaboties. Tālāk, tātad skatāties, ko dara Olifes, ja jūs viņu dzersiet bez pārtraukuma vismaz 6-9 mēnešus, varbūt gadu, varbūt visu atlikušo mūžu. Jo es jums gribu pateikt vienu lietu. Šobrīd negaidiet, ka mums te kāds iedos kaut kādu brīnumu, mediķis vai vēl kas, vai mums te attīrīs gaisu, jo es tagad negribu runāt par to, ko te ar mums dara vispār, ja, un tā tālāk, ka iedos mums kāds te tīrus dabas produktus un dārzeņus un visu ko, jo es jums teikšu tā, tas, kas tagad mums krīt uz galvas no gaisa, es teikšu, pat dārza savus audzētos dārziņus jāsāk domāt, vai mēs drīkstam ēst. Tāpēc tas viss vienalga nonāk zemē. Jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Ja? Ļoti jāsāk vērot, kas notiek apkārt, ko ar mums dara, un jāprot ar savu galvu analizēt visu, ko mums piedāvā un ko mēs redzam. Un tikpat labi arī šo, ko es jums piedāvāju. Ja? Tāpēc es, starp citu, 2-3 mēnešus viņu analizēju ļoti cītīgi. 2 mēnešus, 2 reizes pirku kā klienti šo produktu, lai pārliecinātos, vai tiešām tas ir tā, kā to stāsta par viņu. Jā, man tas bija ļoti svarīgi, tāpēc, ka es esmu cilvēks, kurš nevar draņķi piedāvāt citiem. Es uzskatu, ka tā ir ļoti liela atbildība, ka tu tirgu ieved kaut kādu produktu, jā, un piedāvā cilvēkiem. Tāpēc es esmu ļoti pateicīga tiem manis uzaicinātajiem, kas atnāca šodien, tāpēc, ka es zinu, viņi atnāca tāpēc, ka viņi man uzticas. Un vispār arī droši vien uzticas tiem cilvēkiem, kuri jūs uzaicināja. Tātad tālāk, kas notiek, ja Olife dzersiet šo laiku? Tātad pa 1 mēnesi nebrīnieties, kaut kas notiks, noteikti tur ir gan tas, bet process vēl tikai būs pašā sākumā. Viss vēl priekšā, ja? Tad, kad jūs pamanīsiet šo te siltumu varbūt, vai miegainību, vai tieši otrādi enerģiju, vai vēl kaut ko, vai jūs ļoti labi gulēsiet, sāksies pēc tam tikai pats interesantākais. Ja? Āda kļūs jaunāka, svaigāka, maigāka, pazudīs pietūkumi, pāries kaut kādas sāpes, vai no mugurā, vai locītavās, pazudīs vai mazināsies migrēna, regulārās galvas sāpes. Alerģijas pāriet cilvēkiem. Ir daudz gadījumu, kad alerģijas pazūd pilnībā. Samazināsies vispārējais nogurums. Izturība pret stresu būs lielāka. Palielināsies koncentrēšanās spējas. Miegs kļūs stiprāks un pilnīgāks. No rīta būs spēks. Vēlme darboties, enerģija. Ievērojami nostiprināsies imunitāte, kļūs retākas iesnas un klepus, saaugstēšanās simptomi ļoti ātri pazudīs. Jā. Normalizēsies cukura holesterīna līmenis, stabilizēsies asinsspiediens, viņš stabilizē. Ja ir pārāk augsts, viņš normalizē, ja pārāk zems, viņš normalizē. Izzudīs gastrīts, grēmas, akmeņi, atjaunojas aknas. Neticams kaut kas.
Vienkārši kaut kas neticams. Un zinat, kas ir interesantākais? Tas ir tas, ko es nosaucu, tas ir tas, kas redzams tikai virspusē, ko dara Olaivs. To, kas notiek iekšpusē, jūs redzēsiet tikai tad, kad aiziesiet. Starp citu iesaku, ja kādam ir kaut kādas tādas nopietnākas problēmas, ja, veselības, izdariet analīzes vai nepieciešamās pirms Olaiva lietošanas, un pēc tam pēc kādiem mēnešiem 3 izdariet. Tad, kad būsiet 3 mēnešus nolietojuši. Un tagad uzmanību. Pats galvenais par Olaivu kopsavilkums. Tas ir 100% dabisks produkts. Bet tajā, protams, lai tas dzēriens būtu baudāms, garšīgs, tur ir tātad 93% olīvu lapu ekstrakts, 7% kliņģerīšu, kalnu pīlāģu un kalabrijas citrona ekstrakts. Tie ir tie 7%, šie te kliņģerītes, kalnu pīlādes un kalabrijas citrona ekstrakts, lai padarītu baudāmāku. Tāpēc, ka vēlreiz saku, ja mēs viņu lietotu tādu, kāds viņš ir, pilnīgi no dabas, no lapas, ja, mēs vienkārši nespētu viņu norīt un pat mutē paņemt. Ja. Tālāk, terapeitiskas visveselīgākais dzēriens, kāds vispār var būt šobrīd. Satur spēcīgas veselības skaistuma molekulas. Dabā visvairāk eksistē tieši olīvu lapās šīs molekulas. Ja? 3 spēcīgi unikāli ekstrakta faktori, kādi pretvīrusu, antibakteriāls, pretparazītu. Mēs patiesībā neko tādu neatradīsim nevienā ārstnieciskajā preparātā. Arī dabas produktā, izņemot olīvu lapas. Varat pameklēt, patērēt laiku. Tālāk, nākamais vēl nedaudz kopsavilkums. Tātad tas ir dabisks antidepresants. Nav nekādu blakņu, kontraindikāciju, nav vecuma ierobežojumi. Jūs tūlīt redzēsiet atsauks no vienas māmies. Tikko dzimušam bērniņam jūs pie ūdentiņa varat piepilināt 1-2 pilieniņus. Māmies, kurām jādzemdē vai kuras gatavojas būt stāvoklī, obligāti viņš būtu jālieto. Māmiņas, kuras ir stāvoklī, droši var lietot. Māmiņas, kuras baro ar pienu no krūts, droši var lietot. Ir pasaules patents atbilstības certifikāti. Šo produktu ir apstiprināts Itālijas veselības ministrija. Tas satur jaunības vitamīnu hidroksitirozolu, visspēcīgāko pretnovecošanās līdzekli pasaulē. Un viņš ir, starp citu, visdārgākais. Nereāli dārgs. Es nezinu, tur... Es šitos ciparus neatcerēšos. Ja kāda no partneriem atceras, ir teikts, webināros 1500 eiro maksā cik hidroksitirozola. Pie tam mākslīgi radītā hidroksitirozola. Tur burtiski kaut kādi miligrami vai grami. Tātad, kur ir tā saite. Tātad visiem, kuri vēlas gūt papildus kaut kādus apstiprinājumus, zinātniskus pētījumus, pierādījumus, iesaku meklēt informāciju tātad noteikti angļu valodā. Un šajā saitē, ja kādam no jums šī saite būs vajadzīga, ja, tad lūdzu pajautājiet savam partnerim. Es šovakar, ja atcerēšos, ielikšu partneru komandas grupā, ja, un viņi ar jums padalīsies. Protams, šai kompānijai nav tikai šis dzēriens, bet šis ir numur 1 produkts. Mēs sākumā šobrīd strādājam tikai ar šo un paši lietojam gandrīz tikai šo. Ir, protams, vairāki produkti, kā jau es pašā sākumā teicu, pamatā ir tikai visiem ir tikai olīvuma kā galvenā sastāvdaļa. Jūs redzat, visi ir vienā dizainā. Ja? Bet par to citreiz varbūt. Tagad atsauksmes, pats interesantākais. Varat skatīties, ja protams, lasat pa diagonāli. Šīs ir mūsu latviešu jau pirmās atsauksmes, kas ir burtiski šajās 3 nedēļās, jo dažs labs tikai, mums no Itālijas prece nāk nedēļu. Tātad, ja cilvēks ir, vēlāk redzēsiet datumus, kad cilvēki reģistrējušies, ja cilvēks reģistrējas, tātad tikai pēc nedēļas viņš saņem savu preci un tikai tad sāk lietot. Tātad, var teikt, pēdējās 2-3 nedēļās ir šīs atsauksmes. Tātad, Ainārs, šeit ir arī Ainārs, šeit webināra istabā, viņiem 60 gadi. Viņš 12 dienas lieto produktu, ja? Lieto 3 reizes dienā, viņš 3 reizes dienā lieto. Ja? Viņš ļoti tā aktīvi lieto, nevis reizi 70 ml. Tātad pirmsēšanas un gandrīz vienā un tā pašā laikā pa 70 ml vienā reizē piedevām nedzer tīru ūdeni, bet sajauc to vēlreiz ar olaivu koncentrātu. Ja? Un jau no pirmās dienas naktīs guļ daudz labāk, labi aizmieg un cieši guļ.
No 3. dienas jūtu vairāk tādu kā nogurumu kājās, pēc tam nogurums pārgāja un kājas kļuva daudz vieglākas. Tātad iedomājieties, tātad kaut kādam izsāpēšanas, tā kā sāsināšanās procesam bija jānotiek, un tad viņam kājas kļuva vēl vieglākas, kā bija līdz tam. Rokas vairs netirpst, tātad var saprast, ka tur ir par rokas, jā. Kļuva rāmāks, mierīgāks, jā. Ne par ko vairs neuztraucas, galva gaišāka un domas, un rekur zemāk vēl turpinājums, jā. 42 gadu garumā viņam bija psoriāze. Nav teiks, ka viņa šeit pilnīgi jau pārgāja tajās 12 dienās, taču nē, mēs nebūsim tik naivi, jā. Bet process ir sācies, jā. Jau ēde atkāpjas, sārtie plankumi sāk izzust, jā. Un vēl bija problēma arī ar to, ka viņiem bija problēma ar kuņģi laikam, jā. Jā, var te saprast, jā, saslima armijas laikā smagi saslima ar dzelteno kaiti, jā. Bet tagad viņš jau ēd, ko grib un cik grib, bet biežāk un mazākām devām, jā. Tātad, protams, viņš ļoti labi saprot, ka 12 dienas tas nav nekas, viss tikai sākas. Iedomājieties, 12 dienas, nepilnas 2 nedēļas. Tālāk. Nākamā atsauksme, 20 dienas lieto, jā, Olaifu, Jana, pilnīgi te mums Jana Jaņpētera uzrakstīts, jā. Jau pēc 2. lietošanas reizes uzlabojās miegs, dzirdējāt ļoti daudz, ko jūs pirmīt rakstījāt, slikts miegs, jā. Kā vakarā aizmiegt, tā mostos tikai no rīta, jā, tātad miegs uzlabojās, jā. Ādas stāvoklis uzlabojās visam ķermenim, vairs nav tik sausa, enerģijas ir vairāk. Reka zemāk Aldona raksta, Rēzeknē vakar, es humoram šito ieliku, Rēzeknē vakar saņēmuši 2 sūtījumus, 2 pudeles, Iveta panikā, jo vīrs okupējis 1 pudeli, un tagad ātri jādabū vēl. Redziet, kā notiek, zināt, kā ir ar vīriešiem, tieši otrādi parasti, man liekas, lai vīrieti pieliktu pie kaut kā dzeršanas, lietošanas, kaut kā aizdomīga viņa prāti, jā. Te vienkārši ņēma un okupē un atņēma cilvēkam 1 pudeli. Skatāties vēl Aldona tur vienā humorā dzīvo, jā, vedeklis dārgais klēpjas sunītis ar gardu muti izlaka Olaifu un par ko bija visiem brīnums. Starp citu, dzīvniekiem daudziem garšo Olaifs. Manam kaķim neskāpēc nē. Bet man aizdomas, tāpēc, ka man viņš ir pārustaigā. Viņš tur, es redzu, ka grauš visādas zālītes, visu ko. Lai gan pirmajā dienā, kad šeit uz galda bija palikusi glāzi pēc izdzertā Olaifa, viņš tur dikti ņēmās ar to glāzi. Jā, ļoti ieinteresēti. Bet vispār, ja vien jūsu dzīvnieciņš dzer, dodiet. Viņi būs veselāki, ticiet man. Ja viņam patīk, tad viņam vajag. Tālāk, tātad Aldona raksta, jā, klienta lieto 6 dienas, 2 reizes dienā, balsaitas brīvas no vīrusa un īkšķis vairs netirpst. Iedomājieties, 6 dienas un īkšķis vairs netirpst. Jā. Igeta raksta, starp citu, es arī labāk naktīs guļu. Redzat, kā tad, kad citi sāk stāstīt, kas ir labāk, tad tikai sāc konstatēt, tas arī man ir, vai ne? Tieši tā. Miegs uzlabojies tai klientei, jā, enerģiju gribas vairāk, jo ir dziedātāji un dejotāji, jā. Nu, lūk tā, tālāk ejam, man te ir daudz atsauksmi, tāpēc es centīšos ātri tomēr, jā. Tātad šeit ir arī tuvu 60 vecums, jā, lieto no 10. aprīļa, no sākuma 70 ml dienā, ar siltu ūdeni, jā, viņu var lietot arī kopā ar siltu ūdeni, ko es tā arī daru, jā. Redzi, Marita rakstā arī kaķis pēc operācijas dzer Olaifs. Tas ir ļoti labi, tātad viņš saprot, ka viņam to vajag. Tieši tā. Nu, lūk tā, un šeit ir vairāk enerģijas, kā parasti, biežāk stotas apmeklējums, bet loģiski, viss tīrīšana notiek un tā tālāk, ja. Bet šeit nav drastiskā tīrīšana, ņemiet vērā to, ja. Vīram arī bija kaisis ābols, pilināja acī, ja. Siltumu pēdās jūta cilvēks uzreiz pirmajā dienā tāpēc, ka bija operēts īkšķa kauliņš, jā, pēc laika bija patīkams nogurums un nogulēt dziļā miegā aptuveni stundu. Nu, lūk, un te arī tāpatās mūsu, rekur vienai dāmai samazinājušies karstuma viļņi, meitenes, jā, jūs zināt, ko tas nozīmē īpaši vecumā pēc 50, jā. Ne visas varbūt, bet lielai daļai ir šī problēma, jā. Nu, lūk tā. Un
ja mēs skatāmies, šeit ir visi tādi brīnumi. Jā, alerģijas, egzemes pāriet, jā, locītavu problēmas pāriet, jā, protams, neiet uzreiz runa, neiet runa par 12 dienām vai par 1 mēnesi, ir cilvēki, kas pusotru gadu dzer, bet tagad ir jautājums, kā var gribēt cilvēki, kad viss pāriet ļoti ātri, mēnesī, 2-3, ja mēs šitās visas figņas, ko jūs te sarakstījāt, visas kaites esam krājuši 50 gadu garumā. 50 gadu garumā mēs šīs vainas esam krājuši. Nu, kurš tad cits, ja ne mēs? Vai ne? Vai nu slikta pārtika, vai nu citādi iemesli, 101 iemesls, un mēs varam vainu likt uz citiem, bet vienalga tā ir mūsu paša vaina. Tātad neviens jāsaprot arī to, neviens par mūsu veselību neparūpēsies, kā mēs tikai paši. Neviens cits neparūpēsies, ja? Tāpēc ir svarīgi izpētīt šo produktu un pieņemt to, ka laikam kaut kas cits ir jādara un citādāk turpmāk dzīvē. Jo, ja mēs runājam par medikamentiem, tad man parādiet kaut vienu medikamentu, kurš ir izārstējis cilvēku. Es toties zinu visapkārt pilns un vienā laidā cilvēkus, kuriem ir pateicis ārsts, ka viņam asinsspiediena tabletes būs jālieto līdz mūža galam. Tad man rodas jautājums, kā tas ir iespējams? Kā tas ir iespējams, ka man tagad būtu jādzer asinsspiediena tabletes līdz mūža galam? Tātad ko? Man rodas jautājums, viņas nelīdz? Tātad viņas nerisina problēmu? Es esmu vienkārši uzsēdināta uz viņām. Nē, paldies Dievam, man viņas nav vajadzīgas, ja? Bet vienkārši padomāt, es bieži vien cilvēkiem šo jautājumu esmu uzdevusi, ja? Vai jums apkārt ir šādi cilvēki, kuriem ir ārsts pateicis, ka kaut kādas tabletes būs jālieto līdz mūža galam? Pajautājiet, kāpēc? Tas ir uzbrauciens farmācijas industrijai, un ne tikai, arī tiem, kas to visu pilda. Nu, lūk, jā, Kristīna raksta. Nu, lūk tātad, protams, grēmas, cilvēkiem pēc ēšanas ir grēmas, jā, rekord veselus, cik gadus viņš mocījās, tas vīrietis, jā, daudzus gadus mocījās, un viņam pēc 4 mēnešiem pārgāja šī problēma, jā, bet tās grēmas bija ļoti stipras, tik lielas, ka viņš nevarēja pat gulēt. Ja? Tālāk. Nu, tad daudz, saprotiet, zināt, kā izdarīsim, lai netērētu laiku, ja? Izdarīsim tā, pēc šī, es vēl nebeidzu, ja? Pēc šī pasākuma sazinieties ar saviem partneriem, palūdziet viņiem atsauksmju PDF materiālu, kurā ir šīs atsauksmes un daudz citu. Par migrēnu, ja, ka pāriet migrēna sāpīgas mēnešraizes ļoti daudzām jaunām sievietēm un meitenēm ir kolosāli palīdz. Pēc pāris mēnešiem viņas vairs nemocīsies ar to. Ja ir magnētiskā vētru dēļ sāp galva regulāri, ja, asinsspiediens mainās, ja, arī tas pats cilvēkiem mainās, uzlabojas situācijas. Ja. Nu, lūk tā. Tas ir tikai dažas no 100 atsauksmes, tikai dažas. Es eju uz priekšu un šķiru, lai netērētu laiku, bet tas ir tā vērts, lai jūs viņas papētītu. Tātad, kur slēpjas šī unikalitāte Olaifa? Tajā, ka tas sastāv 93% no olīvuma, no šī ekstrakta, kuram piemīt šis botāniskais intelekts, tā varētu teikt. Tas nonāk mūsu organismā, jūs jau sapratāt arī pēc atsauksmēm, pēc tam par tām 5 molekulām, kuras stāstīju. Viņš diagnosticē to, viņš iet cauri diagnosticē tā kā ārsts, ja, un risina konkrētas situācijas problēmu. Olaifu lietojot nav kontraindikāciju un blakus parādību. Ja jums ir veidojis notiek kaut kāds sāsinājums, jums varbūt kādreiz sāpēja galva vai ik pa laikam sāp un 3 dienas vēl stiprāk sāp, priecājieties. Ja es tagad savai mammai pateicu, kad viņa pateica, ka viņai sāk, kas tur bija sāsinājās, es tagad domāju, kas viņai bija. Kaut ko viņa teica, ka kaut kas sāka sāpēt. Jā, viņa pirms tam 3 naktīm, kad jau vairs nesāpē, pareizi, viņa teica, ai, man spēcīgāk sāp ceļgals. Es saku, super, priecājies. Un viņa saka, nu, paldies, meitiņi, ja. Redzat, tagad tik atcerējos jums šo stāstot, ka pirms tām 3 naktīm, kad vairs nesāpēja, viņai bija sāsinājums kaut kādu brīdi. Saprotiet, viņš tiek galā ar to procesu. Tāpēc priecājieties, ja jums ir kaut kāds
viņš pacēja virspusē to problēmu, sāk ar viņu strādāt. Šī iemesla dēļ šo olaivu ekstraktu var un vajag lietot absolūti katram cilvēkam, kuram ir svarīga kvalitatīva organisma profilakse ar dabiskiem produktiem, kurš saprot savu organisma hormonālā fona nozīmi un ietekmi uz dzīves ilgumu un veselību un kvalitāti, kurš rūpējas par sabalansētu organismu nodrošināšanu ar vitamīniem un mikroelementiem, un kurš nevēlas piesārņot organismu. Jūs saprotat taču, ka šobrīd gaiss nav tīrs, pārtika nav tīra, nekas visapkārt mums vispār vairs nav tīrs. Mums vienkārši jābrauc uz mežu un tur jādzīvo, lai mēs varētu elpot svaigu gaisu. Bet izvēles jau mums nav tādas. Neviens mums to neļaus. Tāpēc meklējiet šādus produktus. Un es jums iesaku, ka tas ir olaivs. Un tie, kuri, starp citu, kas ir interesants moments, tie, kuriem ir kaut kādas hroniskas problēmas, kuriem ir obligāti tomēr, viņi ir spiesti veikt regulāras analīzes un spiesti iziet biežas kaut kādas pārbaudes, man ļoti patīk šie momenti, ka viņi vēlāk stāsta, jo ir novērojuši dziedināšanas procesu dokumentēti. Un jo ārsti to arī redz, viņi redz bļāviens, viņi ir patiesi pārsteigti, ka salīdzinot 3 mēnešu, 6 mēnešu rezultātu starpību vien ir ļoti spēcīgi uzlabojumi. Tie ir brīnumi. Ārsti ļoti bieži, tur tajās atsauksmēs arī ir teikt, cilvēki saka, ārsti pat brīnās, nesaprot, kā tik ātri pēc operācijas cilvēks atveseļojās. Katram, kas lieto olaivu, ir savs veiksmes stāsts, tas tā būs. Nav neviena cilvēka, kuram šis produkts neko nav uzlabojis. Jums arī uzlabos. Pat tie ir patīkami pārsteigti, starp citu, kuri nolēma izmēģināt tikai joka pēc. Es tīra ziņkārības. Vienas pudeles cena ir 29,90, tā ir klienta cena. Viena pudele domāta 14 dienām, tātad pusmēnesim. Vienam cilvēkam mēnesim vajag 2 pudeles. Ja jūs dzersiet profilaktisko devu 70 ml dienā. Un tagad uzmanību. Tagad ļoti uzmanīgi klausaties. Šodien ir 30. datums. Un šodien 1:00 naktī pēc Latvijas laika beidzas īpaša akcija, kura tika izsludināta pagājušajā nedēļā. Un kaut kā tā ir sanācis, ka tieši šodien mēs šeit satiekamies. Un tie, kuri ir uzaicināti un domā, ka jā, man šo produktu vajag, es jums ļoti iesaku tūlīt pēc šī webināra laika vēl atliektiem galiem, līdz 1:00 sazināties ar savu cilvēku, kas jūs uzaicināja, un veikt pirkumu online veikalā kā klientiem, jo jūs ietaupīsiet gandrīz 10 eiro, jo šī akcija ir piegāde bez maksas, jo no Itālijas piegāde ir 10 gandrīz eiro. Viņa nāk nedēļu. Ja jūs pirksiet tikai 2 pudeles, pat ja jūs pirksiet 4 pudeles, pat ja jūs pirksiet 6 pudeles, tātad 2 sev, var 2 vīram, vai 2 meitai vai dēlam, kā jūs vēlēsieties, ja? Jūs ietaupīsiet veselus 10 eiro. Šī akcija beidzas šonakt, pēc Latvijas laika 1:00, tāpēc mums ir laika starpība ar Itāliju 1 stunda. Es jums ļoti iesaku visiem šo iespēju izmantot, kuriem ir šobrīd jūsu kontā, cik sanāk 2 pudelēm 60 eiro. Ja? Tā, un tagad vēl 2 pēdējie slaidi, bet ļoti, ļoti svarīgi slaidi. Tas būs ātri. Es solīju arī nedaudz nelielu pavisam ieskatu mūsu biznesā. Ļoti daudzi cilvēki pasaulē un Latvijā ir dažādās tīkla kompānijās. Arī mēs ar vīru 25 gadu garumā esam bijuši dažās. Mums ir ar ko salīdzināt. Vienmēr visi teiks, ka viņa kompānija ir vislabākā. Ja? Kāpēc būt tīkla mārketingā? Kāpēc es esmu tīkla mārketingā? Kāpēc šeit ir šie cilvēki, kas ir mūsu nelielajā šobrīd starta komandā tīkla mārketingā? Un es jau teicu, starp citu, mūsu vecums ir, baidos kādu mūsu komandā apbižot,
ne jaunāki par 50 laikam mums, 50, 60 un 70 plusgadīgie mums šeit ir komandā. Kāpēc? Tāpēc, ka mums pirmkārt nav gana, otrkārt mums nav gana, treškārt mums arī nav gana. Pirmkārt, tāpēc, ka mēs gribam nodrošināt savu veselību. Šis jau ir tas vecums, ka par to tiešām ir jādomā, lai gan, ja godīgi es pateikšu tā, šobrīd, lai vai cik tas briesmīgi skan. Man tādas aizdomas, ka nav uz zemeslodes vairs neviena vesela cilvēka, pilnīgi vesela. Varbūt kaut kur džungļos tur skraida vēl, jā, bet es runāju tādās pilsētās un visur, kur mēs dzīvojam. Un tas ir viens. Otrs, tāpēc, ka mums nav gana, tāpēc, ka mēs gribam savu dzīvi nodrošināt ar vēl vienu ienākumu avotu, tāpēc, ka mūsu pensijas ir tādas, kādas viņas ir, un viņas ir vienkārši smieklīgas. Man vēl pensijas nav, un es domāju uz to laiku, ka man viņa pienāksies, man viņas tur arī nekādas nebūs, ja? Un ne par velti mums ir 60 un 70 plusgadīgās sievietes mūsu komandā un vīrieši, kuriem šis jautājums ļoti uztrauc. Šis jautājums, kur vēl gūt ienākumu avotu, varētu uztraukt arī uzņēmējiem Latvijā. Mans vīrs ļoti daudz kontaktējas ar uzņēmējiem, viņš pats vēl ir klasiskā biznesa pārstāvis, viņam pieder uzņēmums, ja? Viņš ļoti labi zina, cik labi dzīvo uzņēmēji Latvijā, ja kādās situācijās viņi atrodas. Es jums pateikšu vienu lietu. Godīgi pelnīt naudu Latvijā ir ļoti grūti daudz pelnīt, gana daudz pelnīt, lai tu savu ģimeni varētu nodrošināt. Es esmu par godīgu biznesu, ja, par biznesu, kurā es dodu cilvēkiem iespējas. Šajā biznesā tīkla mārketingā var pēc gada, 2, 3, da labi, kaut vai pēc 5 pelnīt 4, 5 un vairāk tūkstošus un varbūt pat 10. Mēs ar vīru aizgājām no iepriekšējās kompānijas ne tāpēc, ka mēs tur nepelnījām, mēs tur pelnījām ļoti labi, ja, bet tur bija citi iemesli. Un Dievs sagādāja man sarūpēja, domājot, ka būs jāiet prom pa ceļam šo kompāniju. Un laikam ne par velti, un ne par velti tagad šajā vecumā, un ne par velti ar jums. Un ja mēs salīdzinām ar citām kompānijām vispār tirgu, ja, tad šeit ir ļoti kolosālas peļņas iespējas. Varat iedomāties, tā ir kompānijā, kurā ir viens ļoti spēcīgs produkts, ar kuru vien var strādāt. Tikai ar šo vienu produktu var strādāt, nemaz neskatoties uz tiem pārējiem produktiem. Šis produkts ir vajadzīgs katram cilvēkam. Iedomājieties, šis produkts var būt tāds, kur cilvēki var gribēt lietot visu atlikušo mūžu, nevis drusciņi dažas mēnešus. Un šajā kompānijā var ļoti labi pelnīt naudu, darot šo darbu. Šo misiju es viņu varētu tā nosaukt. Un es negribu šodien daudz runāt par mārketingu, par kaut ko šeit un tā tālāk, bet šeit es varu pateikt dažas lietas priekš tiem, kuri ir bijuši tīkla mārketingā un kuri kaut ko no tā saprot. Un jūs uzreiz sapratīsiet tās galvenās features, varbūt pat nojautīsiet, kāpēc šeit ir nauda, laba nauda. Pirmais, šeit ir 6 bonusi, tā ir skaitā naudīgais welcome bonus, tad, kad jūs uzaicināt savā komandā partneri. Otrais, šajā kompānijā veidojot jau komandu, veidojot ar pirmo partneri, jau veidojot komandu, jūs jau pelnat. Jau pirmajā mēnesī jūs pelnat 2, 3, 400, jūs tūlīt parādīšu ciparus. Jūs jau pelnat šos 2, 3, 400 jau pirmajā mēnesī un jau ar pirmo reģistrēto partneri. Tātad, kamēr jūs veidojat komandu un nonākat līdz apjomam, par kuru jums kompānija maksā naudu, jūs jau pelnat šos 100. Tas ir vispār kaut kāds unikums. Trešais, vienu reizi iegūtais status, jeb peļņas process un status, tātad paliek uz visiem laikiem. Tie, kas saprot kaut ko no tīkla mārketinga, viņi mani saprot šobrīd. Ceturtais, statusa paaugstināšanas periods ir 60 dienas, nevis 1 mēnesis. Tas ir priekš sliņķiem, kā es saku. Un 5. visaugstāko pirmā mārketinga plāna statusu reāli var sasniegt 2-3 mēnešos. Visaugstākais status ir pēc pirmā mārketinga plāna ambasadora status, un tajā statusā var pelnīt 2, 3, 4 tūkstošus, un uz to var iziet 2-3 mēnešos. Īpaši tie, kas saprot, kas ir tīkla mārketings.
Un tagad pēdējais slaids. Godīgi cipari, absolūti godīgi cipari. Neliels ieskats mūsu starta komandas peļņas ciparos nepilnajā pirmajā mēnesī. Es tūlīt jums pateikšu, mums komandā ir tagad laikam, varbūt es samelošu, bet ja runā par uz biznesa orientētiem cilvēkiem, tikai 18 cilvēki, manuprāt. Varbūt vēl kāds ir, bet pieņemsim 18. Šodien es fiksi visiem partneriem teicu, kuri mani dzird, kuri mani izlasīs, fiksi dodiet man ciparus, cik jūs pirmajā mēnesī nopelnījāt. Un te nesanāk mēnesis. Jūs redzat, 6. aprīlī cilvēks reģistrēs, bet viņš taču vēl nedēļu pēc tam gaidīja preci. 1. aprīlī, 29. martā reģistrējās, 6. 12. aprīlī reģistrējās, viņš taču gaidīja vēl nedēļu preci. Un bez apjoma bonusa, te vēl nav vēl viena bonusa pie šīm summām, jo to apjomu bonusu mēs redzēsim tad, kad beigsies šodienas šis te mēnesis. Nākamajā mēnesī mēs zināsim, saņemsim šo ciparu, gala ciparu, ko šie cilvēki, ko mēs, te nav visi 18, jūs redzat, daži šobrīd man tā arī neatbildēja, redzēja ziņu, bet nepaspēja atbildēt, es zinu, ka viņi ir ceļā, kaut kur peld ar kuģi, ja? Un daži vispār pat neredzēja, ja? Bet daži šeit ir kādi divi, kuri saņēma burtiski pirms dažām dienām preci, ja? Līdz ar to kādi cipari, ja? Tātad skatāties, datumi, kad cilvēks ir startējis un cik viņš nopelnīs uz doto brīdi, bez apjoma bonusa. 183, 108, 287, 205, 247, 1500, var 3 reizes minēt, kurš tas ir, 356, 251, 140. Kā jums liekas? Tas ir smogs cipars, klāt pie pensijas, klāt pie algas, klāt māmiņai, kura ir bērniņu mājās, ja, un dzīvot vajag uz vīra algas kaut kādu laiku. Vienkārši klāt. Mums vajag cilvēkus komandā, cilvēkus pa dažādiem Latvijas reģioniem, kas nāks mūsu komandā un būs kopā ar mums un šo darīs. Tas ir tikai sākums. Mēs esam vēl tikai, sākot ar 20. martu, 40 dienas šajā tirgu, un mums jau ir kolosālas atsauksmes un kolosāli rezultāti, gan saskaņā ar mārketinga plānu, gan saskaņā ar šo produktu. Tas ir viss, ko es jums šovakar gribēju pateikt. Es aicinu jūs visus tūlīt pat prašņāt savus cilvēkus, kuri jūs uzaicināja, teikt, klausies, man ir 60 eiro vai cik tur eiro uz konta, es gribu jau šovakar pasūtīt 2 vismaz olaivu pudeles, lai pati sāktu dzert. Vēl man ir padoms jums visiem pat brīdinājums. Tad, kad jūs pirksiet pudeles, pērkat, ja jūs pērkat 2, tad tās, lai ir tikai jums, vai tikai jūsu vīram, vai tikai jums, kas šeit esat. Ja jūs gribat vēl savam vīram vai mammai vai vēl kam pērkat vēl 2, tāpēc, ka ja jūs sāksiet tās 2 dalīt, tur vīram, dēlam un vēl kaut kam, jūs beigās jēgas nebūs nevienam, ne otram, ne trešam. Tātad pērkat tikai sev tās 2 pudeles, vai ja pērkat, tad pērkat 4 vai 6 uzreiz, ja? Un sākam kopā darīt šo te visu. Nākat mūsu komandā, nākat par lietotājiem, sāksim testēt šo produktu, mums vajag daudz atsauksmes. Jūs redzat, jūs visi sarakstījāt, kādas ir jūsu veselības problēmas. Ja jūs uzticaties mums, tad daram to visi kopā. Atveseļojamies. Un, jā, tātad to es arī pierakstīju, kā fiksi jautājiet ierakstu. Tas ir neierakstu, bet reģistrējieties, pērkat. Un vēl viena lieta, jautājiet saviem cilvēkiem, lai jums iedot atsauksmes 36 lapaspušu PDF materiālu. Es ceru, ka būs māja ieraksts, es ceru, viss it kā ierakstās, viss notiek, es redzu, jā, un es ceru, ka viss arī būs. Ja tas nebūs šodien, tad rīt būs noteikti. Man jau vairāki cilvēki palūdz, lai es iedotu ierakstu. Paldies jums visiem, ka jūs atnācāt, man bija prieks jūs redzēt šeit. Tīri labi sanāca, nepilnā pusotrā stundā, tātad uz tikšanos nākamajā reizē un uz tikšanos varbūt arī mūsu komandā. Paldies jums!